Čau, 8:30, svētdienas vakarā, un šoreiz es intervēšu Skyfall. Jeb kā savādāk, kā tev vārdā Skyfall? Edvards. Edvards, jā? Jā. Cik tev ir gadu? 15 pilni. Pilni 15? Jā. Un kur tu dzīvo? Dobelē. Dobelē. Tu varētu mazliet tā kā vairāk arī par sevi mazliet pastāstīt. 9. klase, tagad tā ir eksāmeni un tur, nezinu, basketbolu spēlē arī, sportu baigi daudz nodarbojos, Cik ilgi basketbolu spēlē? 6. gads. 6. gads, aha. Un kā patīk? Patīk jau ļoti. Traumas kādas? Tādas īpašas nav bijušas, potīt pamežģījis 2 reizes un kā viss. Aha, un tātad tavs hobijs arī sanāk ir basketbols, jā? Tieši tā. Ne ar ko citu tā vairāk nenodarbojies tā baigi? Baigi nē, bet tā vispār vasarā diezgan daudz sportoju. Vispār daudz sportoju. Spēlē arī kādā basketbola komandā vai kā? Jā. Kā Pie Dobeles arī spēlēju. Un cik lielā mērogā tas jūsu komanda piedalās? Latvijas. Johaidi, tas jau ir nopietni. Un kā sokās? Normāli. Aha. Bet, ir jau arī tādas divīzijas, ir 1., 2. Jā. Un jūs kurā esat? Mēs esam 2. Un cik kopā viņas ir? 2. 1., 2. tikai, jā? Jā, augstākā ir 1. Jā, tas pašsaprotam, mums arī futbolā apmēram tāpat ir. Teiksim tā, kā eksāmeniem gatavojas, lai gan jau, viņi jau tuvojās, tūlīt jau būs klāt. Jā, eksāmeni vēl tā būtu tā mazākā problēma, jo, atzīmes jau it kā labas, bet ir tās šaubas par tiem nākotnes plāniem, jo, neesmu īsti izdomājis, ko tālāk domāju darīt. Arī nav, teiksim, varianti nekādi, vai? Daži varianti ir, it kā ar to basketbolu arī varētu saistīt, jo talants arī it kā esot, bet, es nezinu. Jo tur ir jābūt ļoti labi jāspēlē, lai tiktu ar basketbolu kaut kur. Tu uz kaut kādu VF tēmē vai kaut ko tam līdzīgu? Ka bija mācīts, jau domāju NBA spēlēt, bet lielāks tad jau sapratu. Bet sapņi mēdz piepildīties? Jā, bet tas nav tā. Un kāpēc? Ja jau tomēr, ja grib un dara, tad jau var panākt arī to, ka nokļūst NBA. Jā. Labi. Sāksim par Counter-Strike. Kā tu vispār iesāki viņu spēlēt? Brāļi vecāki abi. Tur vecākais brālis spēlē. Mēs abi, ar otru brāli. Mēs tur tādi maziņi bijām. Mēs tur neko, tad pēc tam tas otrs brālis sāka spēlēt. Un tad arī es sāku spēlēt. Izties tāda interesanta spēle. Kaut kādi, nezinu, jau 8, 9 gadiem varbūt spēlēt. Bet nav tā, ka drotoju katru dienu. Jā. Un kur tu uzzināji tieši par FGC? Ka biju mazāks, 11 gados laikam, vai 12 gados. Nē, 12 gados laikam. Pa Gignu skatījos servers, tas vēl bija tad, kad šķītoju, jā. Tad iegāju iekšā, tad tur atradu, ar čītiem spēlēju, tas tā. Bet pēc tam jau man uzlika banu. Un tad pēc kādiem 2 mēnešiem atkal skatījos, bet tad jau bija tā, prāt, bišķi, tā. Negribējās vairs tiem čītiem spēlēt, un tad arī kopš tā laika spēlēt. Bet tagad vienīgi tā nedaudz esmu. Jā, man tas arī tas jautājums, grasījās būt tāds jautājums, kur tu esi pazudis, jo pēdējā laikā tev neman. Jā, tagad mazāk ir tas laiks, jo ir mācības, treniņi, mācības, un diezgan maz brīvā laika paliek pāri. Kas tev vispār lika palikt tieši pie FGC? Es nezinu, sākumā bija diezgan pilni serveri, cilvēki arī bija tādi, daži jau ir tādi rupekļi un tā, bet lielākoties visi tā jauki ir, tāpēc arī gribēs tā spēlēt. Tu tagad pieminēsi tās rupekļus, varbūt tu vari nosaukt kādu personu, kura tev nepatīk? Bērskijs varētu būt noteikti, bet tā, īpaši vairs neviens cits. Tā vispār ir
diezko. Es kā intervētājs varētu taisīt topu uz šo jautājumu, un tad kurš visbiežāk tiek pieminēts? Īstenībā labi ideja man ienāca galvā. Ok, jā, un kāda tev nākotnes plāna saistībā ar FGC? Nu, varbūt kaut ko kādu... Nu, pirms tam jau bija, tagad man ar to basketbolu, nu, ienāca diezgan daudz naudu, un es domāju arī struncim ar to jailbreak serveri, tā kā tur kaut ko padomāt. Jo tas īstenībā varētu būt, nu, diezgan labs naudas pelnīšanas veids, jo, kad sanāk visu kaut kādi maziņie, tad viņiem, nu, baigi gribās tur sasūtīties visu kaut ko, un tad, jā. Bet, nu, tas laikam atkritīs. Nu, tālāk. Tu pats kaut ko ar viņu runāji par to? Jā, bet nu, tur nebija nekāda gara runāšana. Beigās, nu, es nezinu, nu, pagaidām izskatās, ka tie vienu brīdi bija tāds nesen tas moments, kad spēlētāji bija ļoti maz, visi bija kaut kur aizgājuši, bet nu, tagad izskatās, ka viss būs labi. Nu jā, labi, par to mēs arī esam kaut cik tikuši skaidrībā. Kaitīgie ieradumi ir? Nē, nu, agrāk bija, bet tas nebija, tas bija vienkārši tā, kad aizgāja kaut kur ciemos, kaut kādu ballīti varbūt, tad tur var dažreiz, bet tagad tā vispār nekā nav. Nu jā, kā sportistam pienākās ne pīpēt, nu iedzert jau var, bet nu, pīpēt gan nav labi, ne? Droši vien. Nu jā, Brānis, tu man viss jautājums pa priekšu jau esi atbildējis, es gribēju tev pajautāt, kāda bija tavu bērnības sapņu profesija, bet tu jau, nu vispār ideja ir laba, ja neskatoties uz to par sportu tieši, bet ja nesanāks ar sportu, varbūt ir kāds darbs, ko tu gribētu strādāt. Nu, bija arī doma iet par to uz jūras skolu. Jā. Jūras skolu basketbols arī, nu, pēc tam es nezinu, kaut ko saistīt ar matemātiku. Jo, nu, pagaidām es nezinu, varbūt vēlāk būs grūti ar to matemātiku, bet, nu, tagad izskatās, ka labi iet. Ko tu pēc 9. jums tur ir vidusskola? Jā. Un tu paliksi turpat, jā? Nu, es nezinu, kaut kad drīz jāsāk jau būt domātika. Tad jau redzēs. Ja tev patīk matemātika, iet uz grāmatvedību. Nu, ņemšu vērā. Varēsi zakt. Bet, nu, jā. Bija tas viens topiks, jā. Tad šis būs duo jautājums. Vai ir kāda lieta, ko tu esi izdarījis un tagad to nožēlo? Tas saistībā ar FGC? Nē, vispār. Tā. Nē, šitiem nevar tā izdomāt. Tiešām nevar tā izdomāt. Bet, nu, es tiešām nezinu. Nevar tā atcerēties. Nu, kaut kas jau droši vien ir vienkārši kauns pastāstīt, vai ne? Nē, nopietni, es nezinu, it kā nav nekā tāda. Nu labi, pieņemsim. Atbildi tiek ieskaitīti. Gan jau atcerēsies, un tad tu ierakstīsi forumā. Tā tad, jā. Man jautājumi arī aptrūkušies ir. Baigi neaktīvi tu runā, bet, nu, varbūt nākošreiz uzšķinīsim kādu interviju, un tad tu būs atklātāks. Neaktīvs, man liekas gan, ka baigi aktīvi. Nu, par to spriedīs klausītāji. Nu jā. Labi, paldies tev, un jā. Tad jau saskašanos citreiz. Jā, labi. Davai, čau. Čau.